starp citu, mums ir dzīvokļa biedrs. Un uzminiet, no kuras tautības. Viņš ir igaunis. Aizbrauksim visi kopā kaut kur pie dabiņas. Līst. Tas ir tas secinājums? Nē, tā ir realitāte, bet ļoti daudz mazas sēnītes ir izdīgušas. Tādas sēnītes neesmu redzējis. Patiesi, ka ir mazas. Kur man jāskatās? Te. Hey Norman, say hello! Tere internet. Let's go! Sasmērēji. Aww. Like it? How cool is that? Baigi forši Elisē ir iespēja arī kādu pafotografēt. Jā. Zīmes mums nepalīdz. Mēs no Baltijas. Mēs esam mākonī. Tas gaiss tik patīkams. Svaigs kā mākonis. Jau 11. novembris, jā, it kā Lāčplēša diena, bet jā, nu Kanādā arī šodien atzīmēties gan zem cita nosaukumā Remembrance Day. Vēlāk dosimies uz centru apskatīt, kāds pasākums tur norisinās. Bet par cik tāda baigi lietainā nedēļa ir, tad šķiet, ka kalnos varētu būt, ka ir sniedziņš. Nu tad par cik vēl brīvdiena ir, tad jāuzbrauc augšā un jāsatiek pirmais sniegs 11. novembrī. Sniega šodien nebūs. Ceļš uz kalnu diemžēl slēgts un paliksim tikai lietus sezonā. Un labi, tad jau kaut kāds backups arī ir vajadzīgs. Aiziesim parādīt mūsu igauņu kaimiņiem aplūdušo šoseju. Tā satuntelējies, lai kāptu kalnā vai ne mīnusus ķert. Bet izskatās, ka viena lietas jaktā būtu noderējusi. Nu jā, bet vismaz man ir tagad liela kapacīte. How do you like it? This is cool. This is pretty cool. Vispār šodien kaut kāda publiskā brīvdiena, un daudz kas ir ciet, un mums arī ir brīvs, un mēs nevaram to pat klāgi izbaudīt. Bet, nu jā, būtu foršāk laikapstākļi, tad varētu kārtīgi pāru izklaidēties, bet nu tagad ir kā ir. Varbūt aizbrauksim uz kādu kafejnīci, kāda būs vaļā, pēc kādas bolciņas. Ēdīsim kulpu.
Kafejnīca baigi piebāsta bija, tāpēc kafiju un kūku mums ir atceļojusi līdzi un izbaudīsim mājas apartamentu burvību sveču gaismā. Pirmdiena vēl turpinās, bet pulkstens 3:30 un jālaiž Stock FM virzienā. Nedaudz par agru varbūt, bet esam apņēmušies ar programmas direktoru palaist jauno softu, jeb jauno programmatūru un tā soli pa solim šo to uzlabot. Un tad jau laiks metālam radio ēterā. Dead to Me. Well, it's a happy song, full of happy messages and melodies and just sunshine and rainbows, you know? It's a really good song, how to start the morning, I think. Yeah, I kind of want that as my alarm clock. Okay, I think we still need to continue with some heavy stuff because we have only left 7 minutes for Just Another Rock Show with Just Another Latvian and tonight with... Just Another Canadian. A band named Drowning Pool. Yeah. Sorrows and Sadness. Am I close? Almost. Nice. It's called Buddies. Mēs ar Robinu iesim staigāties. Vispār suņi šeit ir ļoti labi audzināti, visi ļoti draudzīgi pilsētā. Bieži vien staigā arī bez saitītēm un vispār tā kā neuzvedās ļoti tā eksplozīvi un saimnieki uzticās viņiem un arī ieraugot citus suņus, viņi tā kā neskrien un nelec un neraujās un diezgan patīkam un viņiem tiešām, ar viņiem ļoti strādā. Var redzēt, ka arī mazas kucēnas ar našķīšiem māca un liek iet blakus un neskriet projām un klausīt dažādas komandas. Un liekas, ka tas ir nevis tā kā dresūra, kas mums ir pierasta, bet vairāk kā tāda audzināšana. Viņi velta tiešām tam procesam gadus. Tas nav tā, es tagad iziešu suņu skoliņu dažus mēnešus vai tikai nedēļas. Tagad mans sunīts būs baigi paklausīgais. Viņi tiešām viņus ļoti audzina. Un viņiem pat ir vairāk līmeņi. Viņi pēc tam var dabūt tādus kā, es pat nezinu, vai tie ir certifikāti, bet ka viņi ir izgājuši un ir nekaitīgi sabiedrībai, un ja tur ir kaut kāds 3. līmenis, tad suns jau ir principā tā kā terapijas suns, var braukt uz pansionātiem un bērnu dārziem un būt ar citiem cilvēkiem un palīdzēt tā kā emocionāli uzlabot dienu. Atnācām abi divi pretī Aldim uz darbu. Vēl 10 minūtes, es tā palūrēju pa lodziņu, ko viņš tur dara. Pļāpā kolēģīti. Tā kā viņiem diezgan mierīgi šodien izskatās. Bet pagaidīsim. Čau, vīrs!
Taisa vaļā vārtiņus. Come on, Robbie, let's go. Atvērt pastaigas biedri, ja? Jā, mēs abi atteicām. Nekā darbdieniņa. Un tādu šmigas. Jā. Mums pirmais augstais rīts piezadzies. Jau ir jākasa logi. Mēs gribējām braukt uz baseinu pēc darba un nedaudz pacelāt kaut kādas hantelītes, bet izrādās svētdienā viss ir slēgts. Galvenais jau somiņu mēs sagatavojām. Jā, mēs paņēmām dvieņus, mēs paņēmām kēdes, mēs paņēmām našķīšus, mēs paņēmām maiņas drēbes, peltkostīm, visu. Mēs nekur nebrauksim beigās. Šodien tāda diena. Un viena no retajām maiņām, ka ir iespēja arī kaut ko patīrīt, bet jā, nu tagad nesezonā ir bez parastās Airbnb tīrīšanas arī tā saucamais deep clean, jeb dziļā tīrīšana. Un rekur, Elis mums ir ļoti dziļi augšā. Jā, te ir rītīgi kastīšana. Daudz jāelpo visādas ķimikālijas, kas nav forši un esmu pārāk garlaista būt. Bet jā, atgādinājums tev notīri savus plauktīgas augšas. Ko tu domā par deep clean? Nepatīk. Kāpēc? Man labāk patīk ātri ikdienas tīrīšana, tādas normālas lietas, nevis tos taukus kasīt no skapja augšas. Es saku, kā ir labāk ir krāmēt plauktas veikalā vai tīrīt dzīvokļus? Krāmēt plauktas, taču zinu. Es tev teicu, ka es zinu. Bet te labāk maksā? Jā. Nu, kā sanāk? Vienītēm. Stundas krājās, tas labi. Jā, viss ar putekļiem pilns. Un mums ir sekojoša situācija. Pēc pusmēneša jāvācās, protams, ārā, jo mēs dzīvojam mēnesi un mēnesi kādā vietā, un ziemā arī kaut ko vajag. Bet Elis varētu sīkāk paskaidrot, kāda drāma norisinās mūsu dzīvē. Drāma, nu baigā drāma jau nav tik traki. Ir tas, ka mēs ļoti ilgi jau meklējam vietu, kur pārvākties uz ziemas sezonu, tā kā ilgtermiņā. Un mēs neko lādzīgi nevarējām atrast, un tagad ir situācija sekojoša. Mums ir vairāki varianti, visos mūs grib pieņemt un atļauj mums tur dzīvot, jo saimnieki izvēlās, kurš dzīvos pie viņiem. Un mums pašiem tagad ir jāizdara šī redbala grūtā izvēle. Mēs cerējām, ka mums tas nebūs jādara, ka būs viens variants un mēs vienkārši ievāksimies. Nu, lūk, pirmais variants. Mēs jums izstāstīsim visu. Tad pirmais variants pie mūsu priekšnieces. Cena? Štuka 5. $1500. Dalīsim ar vēl vienu pāri. Veca māja, bez trauku mašīnas. Neesam pārliecināti, ka tur būs gan silts ziemā, bet nu, varbūt, ka ir viss kārtībā. Dzīvot var, bet negribas, pārāk izlipuši esam. Dzīvot var. Tā bija mūsu pirmā vienīgā opcija. Un ja mēs neko nemeklētu, tad tā būtu droši vien tā vieta, kur mēs ievāktos. Bet mēs ziņkārības vadīti mēģinājām pieteikties vēl uz citiem īpašumiem. Un variants numur 2 – liela māja. Liela māja. Istaba un vēl ar 2 pāriem būtu jādala. Jā, tur būtu 6 cilvēki, tātad 3 pāri. Un cena 1,800. Trešais variants – skaists, renovēts, tikko atjaunots viss skaisti, perfekts dzīvoklis. Jā, tas bija perfekts, bet diezgan tālu no pilsētas centra, un 3,200 būtu jādala ar vēl vienu pāri, tātad 1,600. Vajag forši, bet mums nav otra pāri. Tātad saimnieks pats negrib meklēt, mums būtu jāatrod pašiem otrs pāris. Beigās viņš mums piespēlēja vienu pāri, ar ko mums vajadzēja šodien iepazīties, jo varbūt satiksim. Varbūt mēs viņu satiksim vēl, jo viņš teica, ka viņš labprāt mūs tā kā laist dzīvot. Tātad šis variants. Un tad mūs atrada Facebookā vietējais pāris, kurš dzīvo privātmājā, un viņiem ir pagradstāvā arī dzīvoklītis izremontēts, un tas būtu tikai mums 2, cena 2000. Tātad visdārgākais variants, bet, protams, tur ir viss, ko mēs varētu vēlēties. Skaists, perfekts balts un centrā. Bet, nu, ne pašā downtownā. Un šodien, jūs neticēsiet, mums uzrakstīja mūsu šī brīža dzīvokļa īpašnieks, kur mēs dzīvojam ar mūsu draugu no Igaunijas. Un viņš saka, ka viņš varbūt labprāt gribētu paildzināt mūsu
potenciālo palikšanu tur. Cenu mēs vēl nezinām, gaidam, bet kuru variantu izvēlētos tu? Nu, nākamajā video parādīsim, ko mēs izvēlēsimies.